Sveiki, sveiki! Es šodien veidošu jaunu video, un šī video es pastāstīšu, kā tu vari uztaisīt, kur ir visizdevīgākie augļi. Nevis augļi, augi. Katrā zonā es pastāstīšu par 3 zonām, pastāstīšu, kurā zonā ir kurš visizdevīgākais. Pirmajā meža zonā, kas ir par velti, tev sākumā iedot visizdevīgākais augs ir mellenes. Katru augu es vērtēšu pa 99, tāpēc, lai tas būtu vienādi. Tas nozīmē 99 mellenes, 99 nākamā lieta un 99 nākamā lieta. Tāda grima. Es paņemšu sākumā sirpi un sasirpēšu viņas. Kāpēc tieši pelēdas viņas ir izdevīgas? Pirmkārt pārdošanā un otrkārt, ka viņas var pārveidot par ievārījumu. Es uztaisīšu pēc šī video jaunu video, kā var pārveidot ogas pret ievārījumiem. Un ka tas ir ļoti izdevīgi. Tādā gadījumā tagad sāksim. Es sākšu vākt mellenes. Es sirpēšu, kā jūs redzat, man sirpes kustās, un mellenes vācās. Un tagad mums būs 99 mellenes, un tad mēs redzēsim, kas uzvarēs beigās. Vai mellenes, vai kas. Lūdzu, savākšu visas mellenes. Vēl būs jāpagaida. Rekur ir 99 mellenes. Es katra pārdodas par 45. Un kaut kā tā. Tad nākamais augs. Nākamais augs būs... Nākamais augs ir otrajā zonā. Kā jūs tur varat tikt, ja jums interesē? Jūs varat nopirkt tādas zonas par naudu, un katrā zonā ir savi augi. Pieņemsim, pirmajā zonā jūs varat audzēt tādus augus, otrajā zonā jūs varat audzēt citus augus, un kaut kā tā. Lai atvērtu otro zonu, jums šeit būs tādi vārti, un jums būs jāatpērk vaļā par 10 000. Diezgan dārgi, bet es jau esmu nopircis, tāpēc šeit es varu mierīgi iziet cauri. Man rekur ir 99 zemenes. Zemenes ir otrs izdevīgākais. Arī tāpēc, ka jūs varat uztaisīt no zemenēm ievārījumu. Es to novākšu un tad pateikšu, cik es dabūju. Paskatīsimies. Es novākcu, vācu, un tūlīt man jau būs novākts. Zemeņu lauks. Kā jau es teicu, kāds augs būs vērtāts pa 99 un to būs novākts. Jā, rekur man ir 99 strawberries. Viņas ir, viņas pārdodas par 128, melens pārdodas par 45, bet arī sēklas reiķināšu peļņu nevis, no cik tu tieši būsi nopelnījis. Vienkārši es reiķināšu peļņu, cik tu būsi nopelnījis no paša tā augļa. Tagad es novākšu zemenes. Nevis zemenes, šitās ir cranberry. Es neatceros, kā cranberry lasīja latviski, bet tas nekas. Nē, es novākšu cranberryus. Sūtu ilkšņus šitien. Kur viņi man palika? Mēģinu atrast, man te ļoti daudz dažādas lietas inventārījā rekur ir. Un tagad man te rekur ir cranberry, un arī viņi ir 99. Un kāpēc es teiktu, ka šitie ir visizdevīgākie no šīm 3 zonām? Ir vēl 4. zona, bet man viņa nav vēl atvērta. Varbūt citā video par to uzstāstīšu, kāpēc viņi visizdevīgākie ir. Tāpēc, ka tu viņus vari pārveidot par ievārījumu. Es šī video netaisīšu mēģinājumu, kā var ar ievārījumu pārtaisīt, bet citā video gan uztaisīšu. Un šitien tu vari pārveidot par ievārījumu. Kā tu vari pārveidot? Tur nospēr build, shop, functional, un tad atrodi, tev vajadzēs vienīgo 7. forging līmeni un preserve barrel. Un kāpēc man viņš vispār ir, un tur bija atslēdziņa, tāpēc, ka man draugs viens nopirka. Un tad tālāk. Es došos uz hubu, lai dabūtu to pēdējo pārdot. Un redzēsim, kas visvairāk nopelnīja. Es dodos uz ciematu un redzēsim. Man uz papīra ir pierakstīts visas cenas, cik es maksāju. Piemēram, 99 melleņu sēklas maksāja 2400. Cik 99 mellenes maksās? Jūs varat jau minēt, bet es nezinu. 4455 maksā melle, 99 mellenes, un tu iztērē 2400. Tas ir par mellenēm.
Zemenēm tu iztērē, aptuveni 6700 uz zemenēm. Un 99 zemenes pārdodās par 12672. 12, jā, 1, 10, 100 tūkstoši, 10 tūkstoši, 12 tūkstoši aptuveni. Un tad pēdējais Cranberry, viņus var nopirkt par 11,300, un es viņu varu pārdot par 20,000 aptuveni, 22,000. Un tagad tu to visu esi pārdevis, tad tu vari nopelnīt kārtīgu naudiņu. Es, piemēram, nepārdevu šobrīd, jo es viņu domāju pārveidot par ievārījumu, bet šim video laikam pietiks. Šis video ir bijis labs pastāstījums, kā var dabūt meleni, kas ir visizdevīgākais augs, kā jūs redzat. Es teiktu, ir tas, kas man ir vismaz. Es, kā jau teicu, ieteiktu pārveidot visu pret ievārījumu. Es citā video stāstīšu, kā var pārveidot un kā un kur un visu kaut ko tādu. Tagad es došos uz mājām un laikam beigšu video. Un arī es dabūju tādu ļoti skaistu muguriņas, tādu skaistumas lietiņu par kārtīgu spēlēšanu. Un tagad laikam pietiks.